Labvakar! Labvakar! Labvakar visām! Prieks jūs atkal redzēt! Nemaz ilgs laiciņš nav pagājis, jā, tikai nedēļa. Atkal klāti trešdiena un atkal mūsu tikšanās tiešraidē, ja, un šodien mums tādi diezgan nopietnas sarunas ir, ja, nekādi joki šodien nebūs, un mēs runāsim par diviem jauniem, ļoti nopietniem, ļoti vajadzīgiem produktiem daudziem cilvēkiem. Tas ir septembra jaunumi, Diatex un 5-HTP. Bet, protams, vispirms neiesim tieši pie produktiem. Šodien to plāniņu taisīsim tā, ka no sākuma parunāsim vispār, kas ir diabēts, nedaudz no vēstures, kādi tipi diabētam ir, ja, ar ko viņi atšķirās, un tad Sarmīte pastāstīs tieši par produktu, kā ar viņu darboties, ja, ar Diatexu. Pēc tam tādu patīkamu tēmu, kas ir laimes hormons, kā viņš izpaužās, kas tā par reakciju mūsu organismā, un atkal pēc tam tieši par produktu, kas tad ir mūsu laimes hormons un kā viņu lietot un kad viņš ir vajadzīgs, ja? Nu, un sākšu es, vai kā spīd acīs, sākšies, tad, kā jau teicu, drusciņi, varbūt Sarmīte kaut ko gribēja piebilst, ne? Nē, viss kārtībā, Sarmīte gaida, kad tu sāki stāstīt, uzmanīgi klausīšos, jo iespējams, ka tu varbūt pastāstīsi kaut ko tādu, kas arī man ir. Tad es līdz ar to saīsināšu savu. Jā, nu, lūk, sāksim ar tādu vēsturi. Vispār, kas ir diabēts, ja? Kā ar šo problēmu varbūt cīnīties, ja? Par cukuru līmeni asinīs atbild aizkuņģa dziedzers. Taču līdz 19. gadsimtam aizkuņģa dziedzeri kā tādu atsevišķu orgānu nemaz neizskatīja. Un 19. gadsimts jau vispār nemaz nav tik tālu, nav tik, teiksim, ja, līdz mūsu dienām. Viņu sauc tajā laikā, kā, piemēram, kā orgāns, kas atbild par sieklu izdalīšanos, limfātiskais orgāns vai vēduru orgānu turētājs. Tāda bija aizkuņģa dziedzerim nosaukuma 19. gadsimtā. Un šo slimību sauca vienkārši par cukura slimību. Ja? Tika novērots, ka, protams, šo slimību pētīja daudzi zinātnieki, pētīja, kā viņa izpaužās, kas notiek ar organismu, un tika novērots, ka šī slimības laikā, kad cilvēks saslimst, viņš izdzer spaini ūdeni, un tajā pašā dienā izšķurā spaini ūdeni. Protams, nekādas analīzes nevarēja veikt, nebija urīna analīzes, kur varēja noteikt cukuru līmeni asinīs, ja? Un tāpēc tomēr šie te nopietnie cilvēki, kas pētīja šo slimību, kā viņi izpaužās un kā tad viņi varētu noteikt un turpmāk ārstēt, viņi novēroja, kad cilvēks, kad pačurā, nu, ne jau uz zemi vai kur, ja, tad ļoti ātri ap šo vietu sanāk kopā skudras. Un jūs visi ļoti labi zinat, ka skudrām ļoti garšo salds, cukurs, salda, tad viela, ja? Pēc tam tika novērots arī, ka tieši šī vielā vietā pēc tam ir ļoti lipīga zeme, ja? Teiksim, ka pielīp tur viss. Nu, un zinātnieki, lai arī pētīja tālāk, un bija arī tādi zinātnieki, kas šo te testēja, ja, uz mēles, un izrādījās, ka tās ir ļoti saldas. Tāpēc arī viņu nosauca par cukuru slimību. Iemācījās noteikt slimību, tātad, ja, ar šādu te izmeklēšanu, ka tā ir cukuru slimība, bet ārstēt, protams, vēl nemācēja, ja. Un 19. gadsimtā mirstība bija ļoti liela. Cilvēks pēc saslimšanas nomira apmēram pusotru mēnešu laikā. Novēroja arī to, ka tievi cilvēki mira ātrāk nekā apaļīgi cilvēki. Pēc tam tika novērots arī tas, kad samazinot uzturā saldumus, cilvēks tā kā jutās labāk,
bet tomēr ļoti ātri vienalga nomira. Pirmie pētījumi nopietni tika veikti Kanādā 1889. gadā, kad zinātnieki izdarīja pirmos tādus pētījumus uz suņiem. Un tas notika apmēram tā, varbūt ļoti precīzi nepastāstīšu, bet tas notika tā, ka sunim izgrieza aizkuņu dziedzeri un no veselā suņa paņēma un ievadīja aizkuņu dziedzeru sulu šī slimajā sunī. Un suns dzīvoja, jutās labi. Pēc tam tas pats tika izdarīts ar cilvēkiem un tika ievadīti šie te suņa aizkuņu dziedzeru sulu. Un, protams, tajā pašā laikā cilvēkam sākās alerģija, ja? Tā kā šāds ārstniecības veidu nevarēja pielietot. Tikai 20. gadsimta sākumā tika atklāts, ka par cukuru līmeni atbild aizkuņa dziedzeris, tāda viela, tāda saliņa aizkuņa dziedzerī kā insula, un tieši tā pazemina cukura līmeni asinīs. 1923. gadā zinātnieks Frederiks Bentins saņēma Nobeļa prēmiju par to, ka atklāja, kā ārstēt cukura slimību. Nu, protams, cukura diabēts ir hroniska slimība, un cukura līmenis asinīs ir jākontrolē regulāri un jāuztur patstāvīgi. Saka tā, aknas visu orgānu māte, aizkuņu dziedzeris visu orgānu karaliene, vai vēl viņai tāds nosaukums kā dieva pirksts, jo aizkuņu dziedzera forma ir tāda pirksta veidā. Kuņģa sula aizkuņu dziedzerī izdalās pie diviem nosacījumiem. Pirmais, tas ir nosacīti, kad jūs redzat kaut ko garšīgu, vai jūs saužat, ja, tad pēc smaržas, ja. Un otrais ir neapšaubām, tas tā izdalās, kad jūs kožļājat vai ēdat. Nu, un šeit var teikt tā, ka mums jāēd ir ne vairāk kā 5 reizes dienā. Tas ir no 3 līdz 5, bet tad jau ir ieskaitīts arī visas uzkodas. Un ja cilvēkam ir tāds ieradums, ka viņš pēd un pēc pusstundas kaut ko paņem, apēd maziņu atkal un pēc 15 minūtēm konfektīti un pēc pusstundas atkal citu konfektīti vai tad nepārtraukti kaut ko uzkož visas dienas garumā, tad pēc idejas šī aizkuņu dziedzeru sula izdalās nepārtraukti izdalās cukurs un nākošais arī solīts, ka tā ir virzība uz to cukura diabētu un arī notiek aptaukošanās. Aknas, kuņģis un aizkuņu dziedzers ir kā brāļi ar māsām. Un ja pieņemsim, aknās ir kaut kāda problēma, tad aizkuņu dziedzerim būs disfunkcija, nepareizi strādās. Ja kāda problēma būs kuņģī, tad arī aizkuņu dziedzers sāk strādāt nepareizi, ja, un nepildīs savu uzdevumu. Nu, varbūt tāds, es jums tādu piemēriņu pateikšu, viņiesim, ja jūs paskatāties un pasakot, un ja kādam, viņiem kādreiz ir tāds, ka izkārniem ir trekni, ja, tad spīdīgi, ka trekni liekas, tas nozīmē, ka tauki nepārstrādājas, un var novest pie cukura diabēta, ja? Tas ir tāds novērojums, ko katrs cilvēks var izdarīt pats. Cukura diabēta ir hroniska slimība, kā jau es teicu, un tā ir endokrīna slimība. Un simptomi ir kopējie, var būt, ka ir stiprs sausums mutē, ja? Žūst mute, stipras slāpes, vēlme dzert daudz, un arī tajā pašā laikā, kā es teicu, bieži iet uz tualeti. Līdz šim cukura diabēts ir viena no smagākām slimībām pasaulē, un apmēram katrs 4. cilvēks slimo ar cukura diabētu. Cukura diabētam, kā jau es iepriekš teicu, ir vairāki tipi, un viens no tiem ir pirmais tips, cukura diabēta pirmais tips. Ar pirmo tipu parasti jau sāk slimot bērni, jaunieši, tad jaunāki cilvēki līdz 30 gadiem, un pie pirmā cukura diabēta aizkuņu dziedzers pārtrauc ražot insulīnu.
Nu, un šeit, protams, ir tikai viens glābīšs, tas ir insulīna uzņemšana ar injekciju. Un tā ir mūža terapija, ja? Ļoti smaga, hroniska slimība. Un ir otrā tipa diabēts. Nu, otro tipu var sadalīt tādās tā kā divās daļās, ja? Ka tas būtu tā kā pirms diabēta laiks, un tad jau ir šis otrais tips. Sākumā sāks ar to, ka glukoze nenonāk šūnās un tiek traucēta organisma apgāde ar enerģiju. Un uz to var norādīt tādas pazīmes, kā jau es teicu, slāpes, sausums, bieži čurāšana, redzes pasliktināšanās, nogurums, ja? Bet, nogurums ir ļoti daudzām slimībām, tāpēc, protams, ne jau uzreiz mēs sāksim domāt, ka cukura diabēts, bet, ja tādas domas ir, vai varbūt liekas, ka tas varētu būt, tad, protams, ir obligāti jātaisa asins analīze. Nu, un tas pirms diabēta laiks varētu būt tas, kad jūs uztaisat asins analīzi, cukurs ir paaugstināts, bet nekādā gadījumā tas nenorāda uz to, ka vajadzētu sākt ārstēties ar zālēm. Vispirms tās ir diēta, tātad, protams, ir jāsamazina saldumi, jāsamazina cukurs un ir speciāls. Tad ēdiens jāievēro šis pareizais uzturs, kā pēc paaugstināta cukura. Un otrais nosacījums tā ir fiziskā aktivitāte. Un trešais nosacījums, ka šī laikā jūs varat droši sākt lietot uzturu bagātinātājus, kas palīdz regulēt cukura līmeni asinīs. Ja nepalīdz diēta, nepalīdz sporta aktivitātes, nepalīdz uztura bagātinātājs, tad, protams, ārsts tiek izraksta jums zāles, lai pazeminātu cukura līmeni asinīs. Un tad jau tas viss ir jādara tādā lielā kompleksā, gan diēta, gan aktivitātes, gan zāles, un nekādā gadījumā nedrīkst atteikties no uzturu bagātinātājiem, jo ļoti daudziem cilvēkiem, kad lieto kompleksā gan zāles, gan uzturu bagātinātājs, ar laiku šīs zāles samazinās, un ievērojot arī, teiksim, pareizu uzturu un aktivitātes, jūs pazemināsiet to cukuru līmeni asinīs līdz nepieciešamajam. Ja? Nu, un tad, kāds tad ir produkts un ko piedāvā kompānija tagad šo jaunumu? Par to jau stāstīs Sarmīta, kā lietot un kad viņš ir vajadzīgs. Tā, paldies, Rita, jo es tā skatos, ka ļoti daudz izstāstīja arī to, kas man būtu jāstāst, tas nozīmē, ka man paliks mazāk ko stāstīt, jā. Nu, tā tad, meitenes pati ar lielu nepacietību jau gaidu paciņu, kurā būs diateks. Tas ir apmēram pudelī tāda pati, kā mūsu timjāna ūdenim un kam vēl, un protikam 20. Tieši tāda paša tilpuma pudelī, 200 ml. Un atšķirībā, ja nemaldos no Turcijas un teiksim, tām citām valstīm, tad pie mums šo pudelīti var vienu nopirkt. Tātad pa vienai. Bet sākotnēji bija doma, ka to var iegādāties komplektā, ja nemaldos 6. Nu tā, tas tāds sīkumiņš. Tātad pudelīte 200 ml. Kas tad ir šajā pudelītē iekšā? Kas tad ir tas brīnumainais līdzeklis, no kā viņš tiek ražots? Nu, visā pasaulē izrādās ir viens tāds koks, kurš tiek izmantots ļoti, ļoti plaša mēroga dažādu ārstniecības un uzturbagātinātāju piedevu ražošanai. Un tā ir piejūras priede. Liekas, atkal, ja jūs esat klausījušās mūsu iepriekšējos tikšanās stāstus, tad ļoti daudz ir tādu augu, kuri mums ir tepat par rokai, jā. Atceramies kumelītes, jā, atceramies asins zāli, un lūk, šeit mums ir priede, piejūras priede. Piejūras priede ir tāds augs, tāds koks, kuru sastāvā ir vairākas tieši mums šim te cukuru līmenim svarīgas vielas, kā piemēram barneols, lianolskābes, polifenola savienojumi. Pirmkārt jau tie visi ir ļoti, ļoti spēcīgi antioksidanti.
un palīdz regulēt vielmaiņu, palīdz samazināt novecošanos un, piemēram, sirds problēmas. Tas tā ļoti, ļoti vispārīgi. Tagad mazliet sīkāk. Tātad, kā jau teicu, šajā te piejūras spriedzes ekstraktā viens no savienojumiem, kas tur ir iekšā, ir tā saucamais barneols vai borneols. Grūti pateikt, kā viņš precīzi ir, jo tulkojumā tas burtiņš mainās. Un bija pētījumi par šo konkrēto piejūras spriedzes ekstrakta sastāvdaļu, par borneolu. Lūk, šī te viela pēc pētījumiem, 10 dienu pētījumi, un bija cilvēki piedalījās, kuriem ir galvaskausa un smadziņu traumas. Tad, lūk, lietojot intensīvi šo te piejūras spriedzes ekstraktu, kur sastāvā ir tas barneols, jau pēc 10 dienām samazinājās iekaisuma procesi, un ļoti, ļoti spēcīgi šis strādā tieši, ja ir traumatiskās dažādas smadzeņu iekaisumi. Nu, pēc kaut kādiem kautiņiem, ja tur ir kaut kāda slepkavība mēģinājumi, cilvēks ir kritis ziemā uz ledus un pārsits galvu. Vārds, ko tāda veida, ja? Lūk, interesanti, es sāku ne ar to, kas ir it kā mums tas liekas tas svarīgākais. Mums jau vairāk par to cukuru līmeni interesē. Tātad, bez tā, ko es tikko stāstīju, Diateks, lūk, šis līdzeklis, kur sastāvā ir piejūras spriedzes ekstrakts, ļoti spēcīgi palīdz, pēc eksperimentiem, ja, pēc pētījumiem palīdz arī pie diabēta, konkrēti visvairāk pie 2. tipa diabēta. Tātad, atkal bija 12 nedēļu pētījums, un lietojot šo te Diateksu, cilvēkiem samazinājās glikozes, tātad cukuru līmenis asinīs. Konkrēti, ko tad izmanto no tās priedes? Izmanto faktiski ļoti daudz ko, bet šī gadījumā tas galvenais ir miza. No mizas iegūst šo te ekstraktu. Mēs zinām, ka arī priežu skujas tiek izmantots dažādiem līdzekļiem, vai ne? Kosmētikā un higiēnā. Lūk tā. Tātad, ja cukuru līmenis ir paaugstināts, tad, protams, kad diabēta risks, jā. Un te, kā jau teica Rita, ir ļoti, ļoti jāskatās, kādu jūs uzturu lietojat. Un kāds ir jūsu kustības, vai jūs nodarbojoties intensīvām kustībām. Es negribu teikt sportu obligāti, tad tā būtu ideāli. Bet tad, vai jūs kustaties, vai jūs dienā vismaz 20 minūtes tā intensīvi staigājat, kamēr jums sviedri iesit mugurā un pierējā. Tātad uzturs, pareizs uzturs un kustības. Tā, tad ir vēl viena sastāvdaļa, tas ir terpineols, un kuram ir ļoti tāds pamatīgs pret iekaisuma efekts, un viņš atjauno šūnas. Tātad bojā gājušās šūnas spējas atjaunot tieši tāpēc, ka tur ir tas terpineols. Kas vēl šai te sastāvdaļai ir ļoti, ļoti būtisks? Tas, kā terpineols atvaira, jeb ierobežo vēža šūnu dalīšanos, izplatīšanos. Un brīnišķīgi, ka šo te Diateksu var lietot arī kopā ar citiem mūsu bioloģiski aktīvajām piedevām, piemēram, ar kurkumīnu, ar C vitamīnu. Un vēl interesanti, ka Diateks tika izmēģināts arī pie tādiem cilvēkiem, kas slimo ar Parkinsonu, ar Alzheimeru. Liekas, beidzot mums ir zāles, kas šo te novērš. Jāsaka gan, ka tas nav nekāds brīnuma līdzeklis Parkinsonam, bet ir tādi izmēģinājumi bijuši, jā, un līdz ar to, ka priede samazina cukuru, tad, lūk, ķīmiskos veidos, ķīmiskā ceļā, tad arī labvēlīgāk ietekmē šo slimo cilvēku smadzeņu darbību. Tad mazliet uzlabo arī viņu stāvokli. Ko tad vēl dara Diateks? Vēl Diateks, ja ir paaugstināts holesterīns, tad arī holesterīnu samazina.
Tad vēl interesanta tāda parādība šim līdzeklim ir, ka, ja gadījumā ir plankumi uz ādas, pleķi, tad arī tos samazina, uzlabo imūnsistēmu un ļoti, ļoti spēcīgi, jā, pirms es vēl saku par to nākošo, jūs taču zinat, ja jūs esat staigājuši pa, it sevišķi vasarā, pa priežu mežu, kurā ir karsts un izdalās, lūk, šīs te etriskās eļļas no priežu mīzas, no priežu sveķiem, no priežu skujām, tad jūs zinat, cik viegli un kolosāli ir elpot. Lūk, šis līdzeklis, kur sastāv ir, vēlreiz atkārtošos, piejūras priedes ekstrakts, ļoti palīdz arī elpošanas ceļiem. Piemēram, ja ir cilvēkam plaušu problēmas, paaugstina tieši plaušu spēju funkcijas. Ja cilvēkam ir astma, arī ļoti labi noder. Smēķētājiem, tiem, kam patīk uzvilkt kādu šito te, aizmirst, kā sauc. Ļuļķi gribēju teikt. Kādu ļuļķi, jā. Tad vēl pie laringītiem un pie bronhītiem. Nu, lūk tā. Kā lieto? Jālieto, iesaka lietot un tiešām pieturēties pie tā, ka šoreiz no 18 gadu vecuma, nevis kā daudziem mūsu badiem no 11 gadiem, jā? Tad kāpēc? Tāpēc, ka sastāvā ir ļoti daudz šo spēcīgi aktīvo vielu. Viens ir korķīts rītā, viens korķīts vakarā. Un te nu ir tā, jālieto pie pilna vēdera, kā saka, ja cukurs ir strauji krities. Savukārt, pirms 30 minūtes pirms vai pēc ēšanas, ja ir paaugstināts cukurs, ja viņš aug. Lūk tā. Tas, nu tad ir tas mans ātrais stāstījums par Diateks. Es jau gaidu, mans pasūtījums jau nāk, un es ar tiešām ļoti lielām cerībām uz viņu skatos. Rita? Jā, nu, es te šodien tieši pasmējos vīram, es teicu, mums tas produkts jaunais ir domāts cukuru līmenim, un es Armītei teicu, to taču man nevajag, nu, man jau nav tas cukurs, bet kaut kā es teicu, pēdējos 2 nedēļas, es kaut kā slikti gulēju, un man tiešām tā kā sausa mute, kā saka, jā, un dzert gribās, un es domāju, man ir tas aparātiņš šāds mājās, es iegādājos, lai kādreiz varētu pārbaudīt. Nu, un ko jūs domājat? Es šodien pārbaudu cukuru līmeni, man ir 9,5. Oho! Un vīram ar 9 pāri. Un vienkārši es teicu, nē, tas ir ārprāts. Un pirmo reizi tā bija. Man katreiz kaut kur 5, 9, 6, 1 tā. Bet, nu, es pēdējās nedēļas es tiešām kaut kā te kūkas ēdu un gribās konfektīti un vakarā konfektes un to un šo. Un tad vienkārši es smējos, nu tā, pateicu, ka nevajag un šetev, nekad tā nevar teikt. Tā kā domāju, ka man arī būs jāpasūta, vismaz lai viņš mājās ir, jā, varbūt ne regulārai lietošanai, bet varbūt kā ātrā palīdzība varētu būt, bet, nu, vienkārši domāju, varbūt jāpadzer kaut kāds laiks, lai duciņas apbalansē, jā. Es vēl ko gribēju pateikt, ka tā. Es aizmirsu pateikt tādu lietu, ka es stāstīju ļoti daudz, reiz pieminēju šo piejūras priedi. Šis pats ekstrakts, tikai, protams, ka mazākā līmenī, ir arī Protek 20 šķidrumā. Tieši tāpēc atcerieties, ka es tikko stāstīju, kad ir pretiekaisuma īpašības. Ja? Tā kā principā arī tas palīdz ļoti, ļoti labi. Nu, ko? Nu jā, ļoti, ļoti daudz mūsu produktu, ja viņi ir būt virzīti kā galvenais, tā kā uz cukuru līmeni asinīs, ja, bet tajā pašā laikā viņi aptver ļoti daudz un atvesaļo visu mūsu orgāns, jo mums ir ļoti daudzi, kas ir gan tam, ja. Tāpēc noderēs, es domāju, daudzām no mums.
Arī jaunais produktiņš. Labi, tagad pāriesim pie otrā jaunā produkta un runāsim par laimes hormonu. Godīgi sakot, es nekad, dzirdēts ir laimes hormons, man tas likās tāds joks arī drusciņ, un nekad es tā nebiju iedziļinājusies, lai speciāli domātu, kas tad īsti ir šis laimes hormons, ja? Laimes hormonam vienlīdzības zīmīti varētu likt ar labs noskaņojums, labs garastāvoklis, ja? Un laimes hormons ir saistīts ar vārdu ķīmija, kas mūsdienās liekas, vai es negribu neko ķīmisku, man nevajag, bet šis laimes hormons ir saistīts ar ķīmiju, jo laime un labsajūta mūsu ķermenī izraisa ķīmiskas reakcijas un veido ķīmisku vielu. Tāpēc viens no galvenajiem uzdevumiem mums būtu veicināt šīs ķīmiskās reakcijas mūsu organismā. Sen ir pierādīts, ja cilvēkam ilgstošu laiku ir nogurums, nomāktība, slikts garastāvoklis, stress, tad tas ar laiku rada depresiju, bet ar laiku vēl arī tas ļoti negatīvi iedarbojās uz visu mūsu organismu veselību. Jo pārāk bieži izjūtat stresu, ja jums pārāk bieži ir slikts garstāvoklis, nervozitāte, trauksmes sajūta, iespējams ir laimes hormona trūkums. Hormoni, kā es teicu, ir ķīmiskas vielas, ko ražo dažādi ķermeņa dziedzeri, ja? Un ir zināmi 4 galvenie laimes hormoni un baudu sajūtai. Tātad 4 laimes hormoni, un viens no tiem ir dopamīns. Dopamīns ir saistīts ar atalgojumu sistēmu mūsu smadzenēs, ja? Un izraisa šo mazo prieka sajūtu par nelielu sasniegumu. Un tas nav ļoti ilgs laiks, ka šis hormons strādā, ja? Bet tad, kad jūs sasniedzat kaut kādu nelielu sasniegumu vai esat padarījuši labu darbiņu, šis hormons dopamīns ieslēdzās un jūs jūtat prieku sajūtu. Ja? Varbūt tā jūs savā prātā padomājat, bet tā taču ir, ja? Dopamīna ietekme ir īslaicīga. Un tas nav ilgstošs laimes veids. Un, piemēram, kad mēs viņu varam sajust? Piemēram, jūs saņemat uz jūsu telefonu apsveikumu kādu jauku, ja? Vai jūsu darbs ir saistīts ar klientiem, un mūsu darbs ir saistīts ar klientiem, un pieņemsim, jūs saņemat no savu klienta pateicību, ka esat iepazīstinājuši jūs ar produkciju, un viņš lietoja šo produkciju un saņēma tādu un tādu jauku rezultātu. Un jums viņš būs par to tāds neliels lepnums un tāda prieka sajūta. Protams, tā nebūs ilga, izlasījāt, papriecājieties un aizmirsāt, ja? Bet šī sajūta ir. Un tāds arī vēl, kas arī pieminēts, pieņemsim, ļoti tagad ir sociālie tīkli, un jūs ieliekat kādu postu sociālajos tīklos, kādu video, un saņemat ļoti labas atsauksmes par šo postiņu, ļoti daudz smaidiņus, laikus, ka patika. Arī tas jums radīs tādu gandarījumu un prieku sajūtu, ja? Bet dopamīns strādā īslaicīgi. Nākošais laimes hormons ir oksitocīns. Un šis hormons var salīdzās ar apskāvienu un mīlestību hormons, ja? Smadzenes to izdala pie fiziskā kontakta ar cilvēkiem, pie apskāvieniem, pie saskares, ja? Un arī šis hormons izdalās tad, kad jūs samīļojat savus mājas dzīvniekus. Hormonam ir milzīga nozīme visās attiecībās. Attiecībās mātei ar bērnu, vīram ar sievu, māsai ar brāli un tā tālāk. Tad visās attiecībās hormonam ir nozīme. Oksitocīns stiprina mūsu imūnsistēmu, palīdz risināt problēmas. Oksitocīns sniedz ilgstošu mieru un drošības sajūtu, mazina bailes un sāpes. Ja šis hormons darbojās, tad lūk, no kādām problēmām mēs varam izvairīties. Ja
oksitotīna izdalīšanos kavē tādi faktori, kā augsts stresa līmenis, spriedze, saspringums. Ja? Tad viņš tajā brīdī neizdalās. Nu, un iedomājieties, pieņemsim, es vienkārši šo te lasot un domājot, salīdzinājot arī savu dzīvi, tā izgāju cauri un iedomājos, ka ļoti daudziem cilvēkiem arī tā, ja tu katru rītu celies, un tu katru rītu ej uz darbu, kas tev nepatīk, kurš tev nenes prieku, laimi, tad kā šis hormons izdalīsies un kā viņš strādās. Protams, jums būs stress, jums būs nervozi, jums būs saspringums ar tā, ka jums jāiet atkal pie šiem cilvēkiem, un hormons oksitocīns, protams, neizdalīsies, un jūs neizjutīsiet šo te prieku un šo te mīlestības hormonu. Ja? Trešais hormons ir serotonīns. Dzīvē viņš ir saukts par līderu hormonu. Kāpēc? Par līderu hormonu, jo tas cieši saistīts ir ar lepnumu, ar lojalitāti un statusu. Un kad mūs pārņem sasniegumu sajūta vai izjūtam citu atzinību, tas lielā mērā notiek serotonīna ietekmē. Serotonīns ir ne tikai motivē līderi izvirzīties, paveikt savu darbu, tātad ietekmēt un palielināt savu ietekmi, bet arī liek nepieviltu savus piekritējus, savus vecākus, savus līderus, kas viņiem ir uzticējuši, teiksim, šo darbu, ja, un viņš nes atbildību arī pret viņiem. Serotonīna trūkumu izraisa apātija, nomāktību, uzbudinātību, atmiņas un ēšanas traucējumus. Un pēdējais, ceturtais, ir endofrīns. Ja? Tā ir ļoti daudz. Un tas ir dabīgs pretsāpju līdzeklis, var teikt, tas endofrīns ir pretsāpju zāle. Izraisa eiforijas sajūtu. Ķermenī rēģējuši saviem. Tie palīdz ķermenim piespiest darboties pāri savam spējām, teiksim, iziet no komforta līmeni, pāri savam komforta līmeni, nu, neatlaisties, iet līdz galam. Kad mēs vēlētos, kad es sajūtu, tad, kad mēs vēlētos padoties, tad endofrīns ir tas, kas mums neļauj padoties, ja? Nu, pieņemsim sportisti, ja, sevišķi šie te garie gabali, ja, kur marafons skrien, riteņbraucēji, kur garie kilometri, ja, taču viņiem ir sāpes, viņi cīnās par to, lai aiziet līdz galam, ja, un tieši endorfīns ir tas, kas palīdz to izdarīt. Un jūs esat ievērojuši, kad viņi pabeidz šo te finišu, kā viņi izskatās, kā viņiem spīd acis un kā viņi, nu, izturās tajā brīdī, ja, tā ir šī eiforijas sajūta, ka es esmu to izdarījis, ja, es esmu sevi pārvarējis. Kā mēs varam sasniegt ikdienā šo te sajūtu? Nu, ir viens tāds piemērs un piedāvājums. Ja jūs spējat no rīta ieiet augstā dušā un vismaz 1 vai 2 minūtes pastāvēt zem šī ledainā ūdens, tad jums būs sasniegta milzīga endorfīna porcija šai dienai. Tieši tāpēc arī, lai endorfīna izstrādēji iesaka tādu vairāk sportošanu, stresa pārvarēšanu, jā, pieņemsim. Un endorfīna trūkums rada mums nemieru, nomāktību, mazina spēju baudīt un priecāties. Lūk, tātad 4 reakcijas, 4 ķīmiskas reakcijas, kas dod mums laimes sajūtu, ir dopamīns, oksitocīns, serotīns un endofrīns. Nu, vēl nedaudz, tā kā mūsu smadzenēs jau ir šie hormoni, ja, ir vērts maksimāli palielināt to daudzumu. Un kā tad mēs viņu varam palielināt, ja, šo daudzumu? Tas pirmais, kā jau mēs runājām, jau es teicu, ja tās ir fiziskās aktivitātes.
Un tās pašas 20 minūtes dienās, tāds treniņš, ātra iešana, skriešana, ja, kas tāda aktīva sportošana dos šo te ķīmisko reakciju. Vēl, bet ir arī viens tāds vēl pieteikums, ja, pieņemsim, ja mēs sportojam, jā, mēs palielināsim serotīna daudzumu asinīs, ja, bet, ja mēs sportosim saulainā gaismā, tad vēl plus palielināsies arī dopamīns mūsu asinīs, ja? Šī reakcija notiks. Bet endofrīns vislabāk paaugstinās vakar pusē un it sevišķi seksa laikā. Ir ļoti augsts endofrīnas līmenis asinīs. Vēl mēs varam paaugstināt savu šo te laimes hormonu ar meditāciju, ja? Bet tas nenozīmē, ka jums vajag apsēsties lotosa pozā un tagad meditēt. Nē, meditācijas ir ļoti dažādas. Jūs varat vienkārši dejot, jūs varat pastaigāties mierīgi, jūs varat adīt, tamborēt, arī tā ir meditācija. Jūs varat iziet savā dārzā pie ziediem, pie puķiem, ja? Apmīļot viņas. Un šeit es varu teikt, es brīnījos, tāpēc, kad es nostrādāju 12 stundas, ir tieši, teiksim, pavasarī, vasarā, kad jau dārzā ir tādas kādi ziedi, es vienmēr man prasījās iziet šajā mazā zemes pleķītī, es apstaigāju savus rozītes, es tā kā pāri paskatījos, kā viņas zied, vai viņiem nav kādi dārpiņi, mušiņas uzmetušās. Nu, lūk, laikam organisms prasīja pēc 12 stundu smaga darba šo te meditāciju, ja. Vēl mēs varam paaugstināt savus laimes hormonus ar labu miegu. Tas būtu vēlams no 7 līdz 9 stundām kvalitatīva miega, un arī rezultāts būs ļoti labs pašsajūtai un garastāvoklim. Tas ir vēl smiekli, efektīvs kā zāles pret stresu un trauksmi. Un visvairāk endofrīns paaugstināsies tad, kad jūs šie te smieklu lēknes vai šī smiešanās notiks ģimenes lokā ar tuviem draugiem, ar mīļotiem cilvēkiem. Ja? Paaugstinās arī laimes hormonus, paaugstinās laba mūzika. Un vēl tāds ļoti interesants fakts, kad laimes hormonus ķīmiskās reakcijas notiks pie, ja jūs sasniegsiet kaut kādu finišu. Ja? Nu, kādu finišu? Pieņemsim, jums būs kāds uzdevums nosprausts, un jūs viņu izpildīsiet. Ja? Šo uzdevumu izpildīsiet, un tas jums liks patiesi labi justies, ka jūs viņu esat izdarījuši. Ja? Tāpēc vienmēr, kad mēs sakam, nostādiet sev mērķi, ja? Tad nostādiet šo mērķi ar maziem uzdevumiem, lai jūs ik pa brīdim varētu saņemt šo te laimes hormonu un beigās sasniegt mērķi. Nu, es pateikšu vienu tādu ļoti vienkāršu piemēru. Nu, pieņemsim, ja, jūs vēlaties ielikt sociālajos tīklos kādu video. Nu, un tagad jūs domājat šodien, ielikšu. Neielikāt, un jums nav gandarījumi, jūs, es atkal neieliku, labi, varbūt rītā, ja? Bet ja jūs paņemsiet tagad un šo te, jūs zināt, ka jūs gribat ielikt un parādīt kaut ko sociālajos tīklos, tad paņemiet un uzrakstiet uz sev uzdevumus. Pieņemsim šodien. Es padomāšu, kādu tēmu es gribētu parādīt sociālajos tīklos vai par kādu produktu, ja, no kompānijas. Un atlasiet to, padomājiet, ko jūs gribat un nospraudiet šo mērķi. Tā, es izvēlējos to un to. Būs padarīts darbiņš. O jā, es esmu šodien to izdarījis. Otrajā dienā uzrakstiet sev uzdevumu, ka jūs gribat uzrakstīt tekstu, ko jūs runāsiet, ja? Par ko es pastāstīšu. Ļoti īsti, 3-4 minūtēs, ko es teikšu, kā es sākšu, ko es pateikšu tā kā kulminācijā un kā es nobeigšu. Tad maziņu tekstiņu uzrakstījāt, nu, gandarījums, darbiņš izdarīts. 3. dienā vienkārši pastāviet pie spoguļa, ja jūs to darat pirmo reizi un jums nav drošības sajūta, pastāviet pie spoguļa un patrenējieties, ieliekat sev uzdevumā, patrenēties runāt. Un pastāviet spogulī, palasiet šo tekstu, pasmaidiet, parunājiet, kā jūs šo
šo te video ierakstīsiet. Nu, un jau 4. dienā droši apsēžties, un jūs ļoti viegli to izdarīsiet. Tad jūs būsiet katru dienu sasnieguši mērķi, uzdevumu izpildījuši un beigās sasnieguši mērķi. Nu, tas varbūt tāds ļoti vienkārši piemērs, ja, jo mērķi ir dažādi un ir lieli, bet jebkurā gadījumā viņiem ir jābūt uz maziem sīkiem uzdevumiem, lai jums šis ķīmija notiktu jūsu organismā. Protams, un pēdējais, kas dod arī šo te hormonu ķīmisko reakciju veicina, tā ir laipnība. Ja, un laipnība tas ir, sakiet komplimentus citiem cilvēkiem, esiet pozitīvi, sarunājieties, tie ir apskāvieni, ja, tās ir dāvanas, dāvaniņas mazas un arī cilvēka uzklausīšana. Arī šīs brīžos jūsu šis te laimes hormons strādās un izdalīsies, un jūs jutīsieties gandarīti un apmierināti. Nu, un pats pēdējais, ko tas jau ir, es domāju, pie jebkura organisma, gan pie sirds, gan pie plaušām, gan arī pie laimes hormoniem, tā ir barība. Ja, un, protams, arī hormoniem ir vajadzīgs veselīgs uzturs, un, lai palīdzētu strādāt laimes hormoniem un veidoties, bet sarežģītākais ir tas, ka katram laimes hormonam ir vajadzīgs savs ēdiens, savs uzturs, kā piemēram dopamīnam ir vajadzīgs olbaltumvielas, serotīnam ir jābūt produktiem ar augstu triptofānu saturu, endofrīnam ir vajadzīgs ēdiens. Nu, tad lūk, vajag sabalansēt tā, lai visas šīs te garšas un visi šie te sastāvi jūs būtu dienas ēdienu porcijās iekšā. Bet, ja gadījumā šo sabalansēto uzturu jūs nevarat sagatavot un varbūt ne katru dienu, un pietrūks šīs te asuma vai olbaltumvielas, tad palīgā droši nāks kompānijas ERSAK jaunais produkts 5-HTP, par ko stāstīs Sarmīte. Jā, Sarmīte ir klāt. Man atkal jāsaka paldies, Rita. Ļoti daudz no tā, ko es biju sagatavojusi, jau pastāstīju, un tas ir ļoti labi, mums ietaupās laiks. Tātad, kas ir šis te 5-HTP, jeb 5-hidrotrīna triptofāns? Es varbūt mazliet nepareizi pateicu. Šobrīd es izmantošu stāstījumam tās piezīmes, kuras mums ir devuši tieši mūsu ERSAK tehnoloģi. Tātad par pašu šo te serotonīnu, par šo laimes hormonu, vispār to organismu izstrādā. Bet dažkārt šī te izstrādāšana ir pazemināta, tātad serotonīna daudzums organismā ir samazināts. Un kas tad notiek? Galvenais, kas notiek, bezmiegs, depresijas, pie tam depresijām var būt 3 iemesli, tā var būt iedzimtība, tā var būt apkārtējā vide, un tā var būt ķīmisko vielu līdzsvars izjaukts tieši smadzenēs. Un šeit konkrēti šis te serotonīns ir tas, kurš ir par maz. Ja vēl serotonīns ir pazemināts, tad cilvēkam ir dažādas trauksmes sajūtas, sirdsklauves, svīšana, sausa mute, kā man tikko, ja? Sausa mute, vēdergraizes, paaugstināta apetīte, un arī pazemināta apetīte. Rita pieminēja migrēnu, galvas sāpes, par to mazliet vēlāk, bet arī tas, protams, ir tāpēc, ka ir samazināts šī serotonīna daudzums organismā. Un arī, ja ir serotonīns pazemināts, tad cilvēks arī aptaukojās. Lūk, arī šādas te izpausmes. Par to, ko Rita tikko teica par uzturu, ja nav serotonīna, tad to var arī mazliet kompensēt ar uzturu, tas ir konkrēti ar gaļu, ar pienu, olām, banāniem. Tādu pilnvērtīgu uzturu veidot. Lūk tā. Un tagad konkrēti par šo te 5-HTP. Tā ir parastā buņģiņa ar mūsu jau pazīstamās. Man nav ko vēl parādīt, diemžēl. Jā, bet būs.
Tad tā ir parastā buņģiņa ar šo te sudrabīgo etiķeti. Tāda paša lieluma. Tātad no tiem pierakstiem es te mēģinu tagad izfiltrēt laukā to, ko jau Rita stāstīja. Jā, par to bezmiegu. Tātad tā ir tiešām ļoti liela problēma, un cilvēkiem bieži vien ir traucēta emocionalitāte. Tas ir nepietiekošs miegs, problēmas ar ēšanu. Cilvēks, piemēram, pārēdās no depresijas, vai vispār absolūti nevar neko iest. Tas ir tāds, ka apburtais loks. Bezmiegs, tālāk depresija, tālāk ēšanas problēmas, atkal bezmiegs. Nu, lūk, šādā te veidā. Tālāk. Varbūt arī ir problēmas ar zarnu traktu. Arī tādā gadījumā, protams, var lietot šo te 5-HTP, jo zarnas un imunitāte, var teikt, tā ir vienlīdzības zīme. Tātad zarnās, tas ir viens no orgāniem, kurā tad faktiski arī mūsu imunitāte darbojas un veidojas. Var lietot šo līdzekli kopā ar citiem, piemēram, ar prebiotiķiem un ar kurkumīnu. Tā, un vēl par migrēnu, kā jau teicu, es vēl mazliet pastāstīšu arī par migrēnu. Tātad migrēna veidojas, jo ir šis serotonīna daudzums ir samazināts, un, piemēram, pat par 71% migrēnu var samazināt, ja lieto serotonīna līdzekļus, konkrēti šo te 5-HTP. Lieto no 11 gadiem, vienreiz dienā, un ir tikai tāda niansīta. Ja gadījumā jūs lietojat jau kādus antidepresantus, ja, tad noteikti ir jākonsultējas. Nu, vispār jau vienmēr ir jākonsultējas ar ārstu, bet jau īpaši, ja lietojat antidepresantus un gribat šo te sākt lietot, tad, protams, ir jākonsultējas, jo var izraisīt milzīgu miegu. Tātad tādu tiešām pārmērīgu miegu. Ilgi gaidījām šo līdzekli, arī Diateksu ilgi gaidījām, un lūk, viņš plus mīnus jāsaka, jā, ja neizķer, tad viņš ir noliktavā, un droši ņemat un mēģināt uzlabot savu dzīves kvalitāti. Tas tā pavisam īsi, jo Rita ļoti daudz jau pastāstīja. Tā, Ritiņa. Nu, es ļoti atvainojos, mēs šoreiz tā, bet tā īsti nedalījām, bet, nu, ja stāstot par laimes hormonu, tad likās, ka tas ir saistīts, jā. Hormonis, ja? Jā, nu, vēl jau es tur skatījos, ka viņš arī samazina tā kā vēlmi pēc cukura, ja, pēc saldumiem. To gan es palaidu garām. Varbūt es palaidu garām. Jā, nu es, kad lasīju par šo produktiņu kaut kur, tad tieši par šo, tad tur tas bija tā kā arī tendēts uz to, ka viņš samazina vēlmi pēc saldumiem, bet es domāju, tas ir tā, ja tu jūties laimīgs, ja tev ir labs garstāvoklis, ja tev nekas nemoka, tad pēc idejas jau tās konfekts un tie saldumi jau neprasās, ja jūs ar kaut ko labu nodarbojaties, ka jūs sēžat un jums ir, cik slikti visu, un ko tam man tagad darīt, tad sākās šis stress, un ko stress nozīmē, mēs sākam kaut ko ņemam un kaut ko graužam, un visbiežāk tas ir kaut kas apēdam savu negatīvo. Jā. Negatīvu var apēst ar saldumiem, ja, tas liekas, ka, man ir salds mutē, ja, man ir labi, ja, tā kā, tādā ziņā, jā, bet es lasīju, ka tiešām, ka šo produktu jālieto cilvēkiem, tā kā mazina tieksmi pēc saldumiem. Jā, tā kā tēmiņa būtu iztirzāta, jā. Varbūt, meitenes, ir kādi jautājumi, uz kuriem mēģināsim atbildēt, ja nemācēsim, tad noteikti nākošā reizītē sagatavosim atbildi. Tā kā droši jautājiet. Jo mēs neesam profesori.
Es to pašu gribēju teikt, jautājiet, ja zināsim, atbildēsim, ja nezināsim, uzzināsim, noskaidrosim un paziņosim jums nākošajā reizē, jā. Vai arī, ja kaut kādi jautājumi ir, tad pēc idejas jau pēc katras tikšanās varat rakstīt šos savus jautājumus, jo citreiz jau uzreiz jūs nezināt, kad izslēdzās, tā kā apsēžaties, tā pārdomājat, bet vajadzēja to paprasīt, jā. Tad droši jautājiet šo jautājumu jau pēc tikšanās, un mēs sāksim nākošo tikšanos ar šīm te atbildēm. Ar mājas darbu. Ar mājas darbu, jā. Lūk tā. Nezinu, es šodien jau... Vai meitenes varbūt, kad ir kāda, kas jau ir pasūtījusi, un kas varbūt jau ir saņēmusi kādu no šiem, jo bija nesen akcija, atceraties? Man ir abi. Nu, lūdzu, Sandriņ. Bet es neesmu vēl pat attaisījusi un paskatījusies, kā tas tur viss iekšā izskatās un kā garšo. Nu, tad gaidīsim tavu paciņas atvēršanas video. Nu, man ir jautājumi, kāpēc tu sūtīji diateksu, ja? Diateksu, tas tā kā tu saproti, ka tev viņš ir vajadzīgs, ja? Tāpēc, kad es jau cukurzāles dzeru nezinu cik gadus, un bet es, ka klausos tādus cukurus, kā jums ir tur 9 un velciņi, man tāds nekad mūžā nav bijis, nekad mūžā. Un man vienalga liek dzert, man pat nav 6 pāri cukurs, un man liek dzert cukurzāles. Nu, nē, 9, es nezinu, tas man pirmo reizi tā šodien, es jau saku, tas aparāts jau arī, zin, tie, kas ir pirkti tādi, kad viņa tur šķīvi greizi kaut ko rāda, bet es varbūt tās tiešām uzliektu, jo es pēdējās dienas kaut kas uz saldumiem laikam laimes hormona pamāz bija. Tā gribējās kūkas un saldumus, ja. Bet tā man ir 5, 9, 6, 1, bet, kā jau es teicu, tas nav, es arī eju pie ārsti, redzējis man šīs analīzes, viņi pasaka, nu, ritiņ, tev glukozīt bišķi kā augsts, skaties, ko tu tur ēd, bet tas nav rādītājs, ka vajag dzert zāles pēc idejas. Es nezinu, varbūt ir kaut kāda cita problēma, kāpēc ārsts liek dzert zāles, bet sākumā tas ir ar diētu un zāles jau tad, kad nāk pāri 9 vai 10, tas jau ir tā kā... Man tāds mūžā nav bijis. Nu, grūti teikt, tas ir ārsta izvēle, ja? Tā kā tiešām varbūt tiešām tu sāksi dzert mūsu produktu, ja? Sāksi dzert un tad pasako līdzā un es nezinu, nevaru es jau tā teikt, bet varbūt tās var pamēģināt pēc tam palietot tikai viņu, ja? Kas tad mainās? Es nezinu, kāpēc ārsts līdzis dzert un kāda tā ir problēma tam cukuram, ja? Tad tā grūti spriest, bet man ir tāpat 6 un pāri bišķiņ bijis, un 5, 9 nekādas zāles nav jādzer. Jo norma jau ir 5, 5, teiksim, ja pāri 6, tas jau vispār ir vēl stīrais nieks. Nu, jā. Nu, es pamēģināšu, bet es jau nopirkusi esmu, es pamēģināšu, bet man jau bailes, ka nesanāk tāpat kā ar mēvedolu. Jo īstenībā mēvedolu arī ir jāuzmanās tiem, kam ir cukuru līmenis. Ļoti jāuzmanās. Nu, vispār, tā kā diabētam, tur, kad ir šī problēma, tad, protams, ir ļoti daudz jāpiegriež vērība, cik ir tur cukurs, kas ir tas, ar to vajag ļoti uzmanīgi ar visiem uzturbagātinātājiem, ja. Bet visu vajag mēģināt, ja. Ja citreiz saka, oi, tu tur ceri, kas tev kaut kas mainās, tad man vienkārši, es saku tā, es nezinu, kas būtu ar mani, ja es to nelietotu, ja. Nu, es jau tāpat saku. Rīt vai paprovēšu jau abus 2 nodzert. Nu, tā uzreiz abus 2 tā un varbūt kaut kā sāc ar vienu, tas paskaties, kā viņš strādā, kā iedarbojās, jā, un tā rezultātu pamērtot, es teiktu, cukurmērītājs mājā pamērtot cukuru, kā viņš tur lēkā, nelēkā, nu, kaut kā tā prātīgāk varbūt. Jā, es arī neteiktu, ka vajadzētu abas reizē. Tad jau kas tad būs? Tad būs cukurs būs zemē, nu, un laipa pilnībā. Leksi gaisā aiz priekiem. No. Jā, staigās. Jau labi. Jā. Visu vajag tā, lēnām pamazītiņām, paskatīties, kā iedarbojās, kas, un pēc tam tālāk pielikt klāt atkal, jā. Man tā šķiet. Meitenes, kas jums dod laimes sajūtu? Nu tādu, ka tiešām
cilvēcīgo laimi. Man, piemēram, man tāds prieks, es nezinu, vai tieši laime, bet man ir prieks, ja mums ir izdevušās ļoti labas tikšanās trešdienās. Ja jūs dodat jautājumus, ja jūs interesēties, tās meitenes, kuras nāk jau tekoši un regulāri, milzīgs prieks, ka jūs atbalstat mūs un arī pašas kaut ko uzzināt. Un tad tu jūti, ka tu esi gandarīts, un tad kurš tur? Tad tas līdera, hormons Rita. Jā. Izdalās, līdera hormons, jā. Un tas ir tas pirmais, tas ir tāda prieka sajūta par labi, par patīkamu, par padarītu darbu un par to, kad ir cilvēki, kad ir atsaucība. Tas ir tas pirmais hormoniņš, par ko es stāstīju, ka viņš tāds īslaicīgs, mēs papriecājamies, un tad mēs jau sākam atkal gatavoties nākošai reizi, un par to mēs tā kā jau atliekam maliņā, jā. Bet serotonīns ir līdera hormons, kas cilvēkiem dod. Redziet, ja jūs tevi pieķerat, ka jūs ļoti, ļoti reti smaidat, ka jums vairs nepavelk joki, jā, varbūt, ka tad ir laiks aizdomāties. Kā tas ir? Varbūt nāk virsū kaut kāds tāds, teiksim, negatīvās domas, kad visi vainīgi, jā, varbūt tur un kad viss ir slikti, lūk, tādas lietas, jā. Mēģiniet, jā, meitenes, izvairīties no tā un mēģiniet jau pašā sākumā to atšifrēt, ka tas kaut kas tāds tuvojas un caps virsū ar 5 HTP uzbrukt. Lūk, es vēl kaut kur ļoti sen lasīju, arī, kad arī tur kaut ko par prieku sajūtu, par tādu, tā kā tas laimes sajūtu, tad tur pat lika tāds, bija treniņš, kad ja jūs jūtaties tā kā slikti, tad apsēžaties vienkārši, izveidojiet šo smaidu un sēžat kādas minūtes vairākas vienkārši, ar šo te uzlikto smaidu sejā. Piespiedu kārtā. Un viņš vienalga, tas nonāks jūsu organismā un šis te laimes reakcija, tā ķīmija notiks un jūs pēc tam jutīsieties labāk. Kāpēc es sāku teikt par tām pirmajām pazīmēm? Jo man arī ir bijis tā, kad es jūtu, ka man vairs nekas nesagādā prieku. Tiešām. Un tad es tā bišķīt bijos. Es domāju, kā tas var būt, ka man vairs nekas nesagādā prieku. Tā kā meitenes mēģinam sev palīdzēt pašas, nenokaram galvu, ja ir kādas grūtas situācijas. Un ko? Es varbūt tā vienkārši atcerējos, tas ir tas prieks sajūta, tāds gandarījums arī, daudzi jau zina, kad es ļoti ilgus gadus strādāju rūpnīcā, pa 12 stundām, pēc tam strādāju mājās, un man ļoti patīk dejot, un es eju uz zumbu, un, protams, un tad, kad es pārnācu no mājas, nogurusi, stresaina, es ģērbos un gāju uz zumbu. Mans vīrs saka, tu taču pavisam esi dūla, 12 stundas noskrējusi, 12 kilometrus, es daudz staigāju, un tagad tu ej vēl un zumbo. Es teicu, es eju, es aizeju, es izdejojos, tur ir mūzika, ļoti enerģiska, tur ir cilvēki visi, kas smejas, smaida un ir tādi pozitīvi, tur ir deja, tur ir vingrinājumi, tur ir sviedri, tur ir izkliekšanās, hejā, un tu kliedz, ka tu dejo, un kad es pārnāku, pēc tam nāku mājās, es pārnācu, un es vienmēr likās, ka es vispār neesmu bijusi darbā, bet vienīgais tas otrais rīts, ka tu katru rītu celies un domā, ak, Dievs, atkal man uz to darbu, uz šito, tad tas atkal spiež to laimes hormonu lejā, bet ļoti, ļoti ieteicams ir, kam ir stresāns tāds darbiņš, ja ir iespēja kaut kur iet un dejot, kaut kur zumbot, kaut kādas līnīdējas, es nezinu, jo deja ļoti, ļoti palīdz ar tādu pozitīvismu. Tautiskās dejas, es zinu, ka meitenes dejo viena otra, Tā kā, tur ir taisnība. Es pilnīgi piekrītu tam, kad tas dod laimes hormonus ražojās. Paldies, meitenes, par šovakar tikšanos. Es slēgšu ārā, bet mazliet vēl paliekam, lūdzu. Es slēgšu ierakstu.